vietas daudzas ir apsteigts par apli un tuvojas jau pirmajam trīniekam. Lūk, ko nozīmē viņa pieredze Eiropas supercrossos. Tieši mazās slēgtās trasītes ir viņa trumpis, par ko mēs visi labi šobrīd varam pārliecināties. Nu jā, Edijs arī ir pietuvies Nikijam Platkevičam, kurš brauc zem 191. numuru. Tātad centīsies iespējams apdzīt pa apli. Vairākas jau no braucējiem viņš ir apdzinis. Tie, kas cītīgi vēro, noteikti redz, cik spēcīgs ir zviedru braucējs šī Ventspils trasē. Bet nevarētu teikt, ka pārējie ir, kā saka, galvas tiesu vājāki. Tā kā skatīsimies, kā viņiem veiksies pirmajā fināla braucienā. Šobrīd, jā, Edijs piedzīvo kritienu. Gandrīz ir nokritis, bet taču viss ir veiksmīgi. Viss ir kārtībā, viņš turpina braukt. Neko daudz nezaudēdams, jo stūri gan ir diezgan šķīpa. Un nekas jācer, ka līdz finišam viņam veiksies labi. Oi! Kādu kritienu piedzīvo Rauls Guļevskis. Diezgan nepatīkami tieši sabremzējoties. Uzmanību pārējiem braucieniem pēdējā līkumā pirms kalnā guļ motocikls. Ļoti ceru, ka pārējie sportisti to veiksmīgi pamanīs un nebūs mums. Cerēsim arī, ka Rauls vēl nebūs nekāda trauma un viņš varēs turpināt ne tikai šo braucienu, bet arī visas sacensības. Tikmēr nerimst Uldas Būles un Leona Kazlauska divkaujā. Trasē viņai vēlē viena par otru cīnās.